Un Andris Batars arī viņš vakardien bija betonos, bet arī viņa mašīna ripo. Tālāk brāļi, izskatās brāļi visi vienā čupā brauc. Reinis Pelēnis ir šobrīd nepiestūras, Dračka laikam ir piestūras, tik varēja redzēt, nepaspēja ieraudzīt, bet ir arī Polkreis pārstāvi un Dāņu brigāde, Pēters T. Jensens un arī Opel Manta, interesantais automobīls ar 292. numuru Boja Petersens kājas gatavībā. 202. numurs divreiz, Polkreisa Spīģis un Krasa Spīģis. Mārtiņš melnajā mašīnā, Opel Astra un Juras Pīķa Peugeot 206 un Juras pats arī karājā durvīs, tā kā ir arī šeit uz starta Zviedru braucēji 313. numurs. Migāls Tarsons un latvieši motori panākti Laurīnas Diržinīkas lietuvieši ar jaunu motoru labdarbiņu panākti, kas padarīs. Lūk, tādi braucēji ir parādē, vēl viena liela čupa palika šobrīd dalībnieku parkā, bet lai viņi tur paliek, lai viņi pēc tam panāk pretī mums pirmajos braucējos. Vēl izbrauc arī Krievijas sportists vienīgais Roman Stepaņenko ar Lada Kreļina. Lūk, Žigulis kāds spēja izskatīties. Tātad arī Roman Stepaņenko dod šobrīd atklāšanas parādē. Jā, tātad šādi mums dalībnieki un ne tikai šādi, mums arī visi pārējie. Visu varā. Jā, tātad lūk, dalībnieku pulks un tātad vēlreiz skaitam valstis, cik tad īsti sanāca, man liekas, ka 9. Tātad Norvēģija, Zviedrija, Somija, Dānija, Krievija, Baltkrievija, tas ir 6 un 3 Baltijas valsts, 9 valstis. Jā, tātad 9 valsts sporti šajā nedēļas nogalē uz starta šeit Balskās sporta kompleksā Mūsa. Lielisks kolektīvs, lielisks sastāvs ar vakariem cīņu, kā jau teicu, bez lieliem ekšaniem un bez milzīgiem superšoviem un kaut kādām baigām avārijām, bet ļoti sportiski interesanti un jaunā trasa darbojas lieliski. Tā kā tiešām ļoti labs noskaņojums un ļoti labs garstāvoklis. Vēl nāk atklāšanas dalībnieki ar kājām pa kādam, bet tas viss ir normāli. Ziemeļvalstīs parasti lielākoties ar kājām notiek atklāšanas, tāpēc varbūt arī viņi ne visi ir izbraukuši. Jā, Reinis Nitišs atgriežās pie mums šeit starta laukumā, līdzutēji to, protams, pamanīja. Noslāpa. Ļoti ātri un ļoti strauji Latvija ir tikuši pie ļoti spēcīga Eiropas čempionāta dalībnieku komanda. Lieliski ir gan tehniski ar šo visu tikus galā, gan arī menedžmenta ziņā ir pareizie lēmumu pieņemt tieši tik, lai šobrīd atrastos Eiropas rallycross čempionāta līderpozīcijā un tur ir daudz cilvēku iesaistīt šajā pasākumā, bet, protams, galvenī vilcēja pilots Reinis Nitišs un tēvs Aigars Nitišs un turpat arī Brāļi Traubergi piepalīdz un daudz citu speciālistu, kurus varētu saukt un visi būtu zināmi un viena daļa te Babauskas trasi ņēmušies gan braucēju, gan menedžeru formā, tā kā viss kārtībā. Lūk, kādus varētu pateikt zināmā mērā akrobātisks triks Kristians Sambo šobrīd uz savas mašīnas. Nu, tā ir baigā uzticība mehāniķiem vai tam pilotam, kas šobrīd pilotē Opel Kadeta automašīnu, lai nenomest Kristiānu zemē. Yes, nice view, Christian. It's okay. You're on the roof of your car. It's dangerous, but it's beautiful, of course. Jā, tad lūk, nu jau tā kā būs visi sastājušies un domāju, ka mēs varēsim tūlīt oficiāli atklāt šīs dienas sacensības un nu jau tūlīt būsim visi kaujas gatavībā cīnīties un ņemties arī tālāk. Nu ko, visi tā kā būtu. Nu ko, mēs esam kā vienmēr
tu jau jāsaka vienmēr labā un saulēnā laikā. To vakardienu mēs atkal varam izsvīdrot bišķiņu, bet tas arī sāk par tradīciju veidoties, ka sestdien līst un ir viss slikti, bet svētdien toties viss ir ideāli. Esam lieliskajā Bauskā autosportiskajā pilsētā, skaistajā pilsētā, un šodien ar Bauskas novada domas priekšsēdētāju esam kopā. Un tātad vārds Bauskas novada domas priekšsēdētājiem Raitim Ābelniekungam. Paldies! Labdien, visi autosporta draugi, kuri jau modušies. Šodien mūsu pulses trase atskatās uz 35 pastāvēšanas gadiem. Un maz ticams, ka kāds pirms 35 gadiem iztēlojās, ka šeit varētu notikt šāda mēroga sacensības, kādas šodien jūs te vērosiet. Un kā redziet, mums ir pavisam jauns asfalts uzklāts, un tāpēc šogad tās sacensības noritēs pavisam jaunā mērogā. Visiem skatītājiem un sportistiem novēlu labu laiku, lai nelīst lietus, jo tā ir mūsu kvalitātes zīme, labs laiks mūsu trasē. Un, protams, lai sacensības ir spraigas un uzvar labākie. Lai visiem jauka diena! Jā, paldies, aplausī, Bauskas novada domas priekšsēdētājs Raitis Ābelnieka kungs. Jā, paldies vēlreiz skatītājiem. Nu ko tad, oficiāli uzskatām šo Nez Rallycross čempionāta 3. posmu par atklātu. Ladies and gentlemen, start your engines! Latvia's hymn, national anthem of Latvia. Thank you very much. And now, of course, start your engines and get ready for first qualifying of today. Have a great day today. Jā, tātad ķeramies pie lietas pulksten 11:30 mums tātad pirmie braucieni, Nez Rallycross čempionāta dalībnieki stājas uz starta. Nu, jau kamēr liek, ja nobrauc, nu? Tā ļoti plaša, vai tāda ātruma uzrauga kalnā ļoti plaša bija jābrauc. Tā grupa Viņam tagad tikai jābrauc uz galam. Tāpat arī Doms Verčīnskis pareizajā brīdī iebrauc džokerī. Verčīnskis nokļūdās tagad tramplīnā braucot, bet turpin cīņa. Romanam Stepaņenko izskatās, ka ir laikam tikai buferis norauts priekšā, ka riteņi ir taisni, tad viņš tik ātri nespētu pabraukt. Arī Opel Mante ir cīņā Boja Petersens, bet palicis, diemžēl, ir trases malā palikusi Līdzvarīs Anmoja, tā, ko atstāja čaļi beigās stāvam trases vidū, un viņi diezgan smagi iekrāmēja patiesībā dāņu mašīnā. Un es pieļauju, ka pret to Opel Mante atturās, ka tur pašam Mante ir būtamās smagiem dāņu, skatītājos skoldzienām, jā, rītīgs veiksminieks nesās šobrīd līderpozīcijā, vakardien arī Toms uzvarēja savu iebraucienu. Nē, liekas, ka varētu būt tomēr kaut kāda vadāmības problēma arī Stepaņenko, kaut kas ar to priekšējo kreiso riteni tomēr īsti nav kārtībā, un izslīd arī šobrīd uz asfalta sektora. Nē, šitās puses izskatās, ka ir kārtībā, laikam tikai bufers ir nolausts, kas rāda tāds sajūta, ka riteni viņš skatās uz āru. Kaut ko vingro gan kaut ko, kaut kas, jā, izpūri, visi, jāsaka, vingro, jā, skaidīna automašīna.
Jānis Verčīns 2, Ziedāns Atraujas novērtējuši. Plakanis tālajā galā. Tas ir tas, Savukārt, Bojas Petersons ir Joker atlīgs. driftoju, fločējos. Verčīns ar no savu žiguļu spiež ārā visu, ko var izspiest. Uzmanīgi kājām, jā? Neiespēt. Nav kaut kas nav kārtībā ar Stepaņenko mašīnu, jā, viņš kreisajā līknē stūrē pa labi, lai varētu vispār noturēties uz ceļa, tā kā skaidrs, ka tur tomēr ir kaut kāds piekārts efekts. Ziedāns vērtēs abus vadībā, viņa tādu šķīvu uzbraucienu uzbrauc kalnā, bet nekas, viss normāli. Un apzīšanas mājās tālajā galā. Boja Petersons paceļās pozīcijas augstē, garām Stepaņenko. Pēc gaida. Te atlīdots arī Dons Verčīns 2. vieta, 3. vieta Boja Petersons, 4. Romans Stepaņenko. Pagaidām izskatās, ka nekam īpaši vairāk nevajadzētu mainīties tādā tiešā cīņā. Tātad finišā pirmā vieta mums ir zināms, Toms Ziedāns, 2. Doms Verčīns, Lietuva, un gaidām 3. vietu, un 3. vieta būs mums visticamāk, ka Boja Petersons, kur brauciens sākumā sataisīs iepas gan sev, gan Stepaņenko, gan Līdmarijai Stamno. Bet mums tātad finišs 3. pozīcijā, Stepaņenko atvilksies līdz finišām 4. vietā ar saviem piekārs bojājumiem, tas Latka tiek līdz galam. Jā, nu, kā arī Stepaņenko ir finišā, nu, Žiguls diezgan nenokaujams izskatās, jā, tur viss šķīps un greizvest, līdz galam tika, viss puses vietā, viss tā kā nāks, viņš paskrūlēs gan jau, ka būs uz starta 3. kvalifikācijā. Mums nākamā grupa kaujas gatavībā, un mums uz starta Māris Ločmels, 479. numurs, 406. numurs, Nez Super 1006 klases kopvērtējuma līderis, šobrīd Robins Baki Andresens. Uz starta tas tātad Norvēģis, vēl viens Norvēģis ar Open klases Peugeot, aizmugurs piedziņas Peugeot, tātad ir mums PS Magneroveras, Lauris Unāms ar pilnpiedziņas Subaru, mūsu Latvijas braucējs vēl viens, jā, tātad pajūs līdz. Un 313. numurs Mikels Persons, Zviedru, ja nemaldos braucējs, jā. Zviedru braucējs ar savu Toyota Corolla arī aizmugurs piedziņas automobīls. Jāpiebilst, jā, Latvijas čempionātā 2 litru klase ir tikai priekšpiedziņas klase. Mezā vēsturiski šajā 2 litru klasē var braukt arī aizmugurs piedziņas mašīnas. Un tā formāli sanāk, faktiski tāds Eiropas Touringkāra apvienojums ar Latvijas 2000 superklases. Tā kā, nu, tas tāds interesants tehnikas. Līdz ar to arī šis te Roeras 240. numurs, ja ir divnieks priekšā, tas nozīmē, ka viņš ir no Nez 2000 klases, bet mašīna ir aizmugurs piedziņa. Tikpat labi viņš varētu arī Openā braukt, ja tik gribētu. Nu jā, ja pa numuriem jāsākās ar 1, tā tad ir no superkāriem, no pilnpiedziņas, jāsākas ar 2, tad ir no Nez 2000, jāsākas ar 3, tad ir no Nez Open, un jāsākas ar 4, tad no Nez Super 1006 klases ir braucējs. Tā ir vienlāk atšķirt, kurš no kuras klases. Kas tad? Tas, kas brauca, bija viņš. Un līdz ar to arī varbūt vairāk saprast, kāpēc kāda mašīna nespēja kādai citai mašīnai braukt pa priekšu, nu tīri objektīvas tiks, tur noteikti mašķirībā māja diezgan smagi līdz Marijas. Jā, Dreimans 1, Rihards Dainis ir 2. vietā, 3. vietā Dīs Sloka. Armands Pārupes, šīs sacensības debitants ir uzreizais līderu pulkā, un šādi braucienu noslēdz Viesturs Saugāns. Tie, kas nezina, jā, Viesturs Saugāns ir Martijas starta bijušu automobīlu šobrīd brauc Andris Dreimanis no Ventspils. Viņš ir vadībā. Armands Pārup 2. vietā, Viesturs Saugāns jau nonāca 3. vietā.
Rihards Dainis 4. Edijs Sloga 5. Jā, nu ļoti interesanti viss ir izveidojies. Polkreis 3. grupa, jums jau ir jābūt pirmstarta zonā, tad ir Ivars Skers, Kaspars Bērglopa, Igils Reimanis, Andis Eriņš, Mārtiņš Skīķis, Jānis Latars, Gabrāns. Bet tikmēr Reimanis vēl ar viņu vadībā. Jā, un Rihards Dainis ar savu komandas biedru Edijs Slogs šobrīd cīņās. Vēl bija ātri. Nu, viņiem tā regulāri sanāk. Tagad bija sacīksta Branguļos, tad arī Rihards Dainis tieši ar Edijs Slogs spēkojās. Bet nu viņi parasti viens otram mēģina tāds liekas liels nopietnas problēmas neuztaisīt. Ja ir iespēja aizbraukt garām, tad ir iespēja aizbraukt garām. Un tad tomēr arī kaut kāda komandas stratēģija arī ir, jo viņi abi ir komandas biedri un pārstāv komandā. Jā, nu redz kā, vadībā šobrīd trampolīnā brauc Rihards Dainis. Edijs Sloga 2. vietā, Dreimans 3. un Eskāris. Vidas laborātu rēķinu sajaucot. Un Sloga mēģina uzbrukt Rihardam Dainim, tā kā nedaudz pārmaukt, tā kā sanāca bišķītī labs trajektorija, garām netika. Rihards arī sēdzās visu laiku. Bet nu jā, Edijs par visām varēja mēģina tik garām. Pagaidām viņam tas neizdodas. Jā, nu kā Viespars Zaukāns teica, jo tā Opelīša mēģinās šo izspiest, visu kaut var izspiest. Bet domāju, pagaidām vēl parādīties, ja vakar viens pareizi būtu bija. Bet nu kā jau. Nu tā, finišam tuvojas Rihards Dainis, uzvara braucienā Edijs Sloga 2. vietā un Aldis Dreimans 3. vietā. 4. 27. Armāns Pārupe. Nu, protams, uzgavilēm arī Viesparam Zaukānam. Viņš šo te braucienu noslēdz kā pēdējais, bet vēl ir arī 4. kvalifikācija. Vēl viņam būs iespēja atspēlēties saviem konkurentiem. Viens starts. Un Jānis Arvidāns paliek trasē, izskatās ar norautu pusesi. Mēģina atrast kādu pārnesumu. Jānim Kļavam izskatījās, ka bija diezgan tāds aizdomīgs starts. Un aizmugurē šobrīd cīņas Edgars Brēda un Renārs Eits vien ar vēķim šķība riteņu viņš izstājas. Un šobrīd Jānis Kļava vadībā Edijs Sošs 2. Juris Rādvils 3. Bet viņam garām aizvestas šobrīd Reinis Pelēnis. Un Edgars Brēda aizmugurē. Ļoti garu zāpanu garot zauteni. Tāds liela bērni nav, bet nu jāuzmanās. Jā, Kļava atkal vadībā, bet ļoti iespējams, ka pārēģi stāstīt. Tas rāviens bija ļoti aizdomīgs. Edijs Sošs 2. Reinis Pelēnis 3. Juris Rādvils 4. Jurim šajā nedēļas nogalē 1. Polkreis sacīkste. Vispār viņš tā īsti šim Opelim pie stūras piesēdās vakar brīvajos treniņos, tā pirmo reizi sporta režīmu atvilkt. Tā kā, nu, šī 4. vieta šobrīd ļoti labs sniegums Jura izpildījumā. Un 5. ļoti lēnām braucoši arī izskatās sasistu savirzi šīmiem riteņiem Edgars Brēde. Divi favorīti Brēde un Eits paliek Jānis pat īsti nezina, kas pa lietu, vienkārši nevarēja atrast nekādus uz priekšu velkošu pārnesumu. Un šobrīd Jānis Kļava 2. Juris Rādvils 3. vietā, bet viņam garām aiznesās Edijs Sošs un Reinis Pelēnis. Nu, Jurim jāatzīst, ir asfaltam paredzēts vietas, un viņš uz asfaltu pierāda, ka netīrs asfalts ir arī slikts asfalts. Atgriežās, bet tas nekas. Tajā galā šī mašīna pirms 1-2 braucieniem arī kaut ko līdzīgi izpildīja, tikai ar asitiem pret apmalu. Labi vēl, ka tas viss kustās jāatzīst. Nu, tātad Jānis Kļava vadībā.
atbilst saglabāt 4. vietu, nu jā, tās drīz vairs arī nav neviena, kam būt aizmugurē, jo Renāts Eids ārā, Edgars Brēde ārā. Un jā, kaut kas vēl, tā kā liekas, ka trūkst. Un jā, Jānis Orbidāns arī izstājies, jā, tātad 3 mašīnas izstājušās. Kaut kas apaļš nolido nos no Jāņa Krēvas mašīnas un aizriko pār traplīnam. Jā, tad, kad tas nepriest uz kaut kādām problēmām Jāņem ar tehniku. Un tātad Jānis Krēva vadībā un arī pirmais šajā te braucienā. 2. vietā Reinis Pelēnis, 3. vietā Edis Sošs. Iediemošām 2. sacensības. Aiziet starts un Lauris Unāms ar savu Zubāru šobrīd pārliecinoši izvirzās vadībā, dodas visus pirmo pagriezienu. Un Unāms ir pirmais, Stepaņenko ar Vlada Kaļīni ir 2. Ernests Staponkus 3. no jau 2. Staponkus izvirzās 2. vietā, Stepaņenko laužas iekšā uz 3. pozīciju, Rīz Marijas Atmo 4. un Roks Jakubauskas 5. vietā. Staponkus metas cīņā ar Lauri Unāmu par 1. vietu, bet Lauris taisnajā gabalā tomēr atraujas no. Tuvākajiem sekotājiem Stepaņenko vārds, nu jāatzīst, ka Vlada Kaļīni Laurim labs ir ātrums un lai ja vēl varbūt īsti precīzi trajektorija nevarēja noturēties uz kalna, bet bija labi. Un Stepaņenko šobrīd saglabā pareizāk 2. vietu. 3. ir Romanis Stepaņenko. Kurējā? 4. Līz Marijas Anmo, 5. Roks Jakubauskas. Kā lido. Un izskatās, ka ļoti... Pirmais, kas šodien salīd iegāja līgumā. Būs vadībā, savukārt Roks Jakubauskas izstājas. Nodedzināja ārpastē. Vēlns nodedzināja. Ietur apano.
sasniedz finišu 1. vietā, 2. vietā Ernests Bongus, 3. vietā Romans Stepaņenko. Gilis ir 1. un Ložmēls ar Ziedānu. Ziedāns 2. Ložmēls 3. Žulis 4. Jotpuses 5. Un abi latvieši uzbrauc kalnā joprojām blakus. Viens otram brīdī tagad braucē, tur vajadzēs kādam no viņiem doties Džokeri vadībā. Un tagad, ja abi divi brauc ātri un viens ar otru nekonkurē tādā tiešā cīņā, nu tad vēl var krāt pozīcijas, bet Ložmēls ir ātrāks. Tomam vajadzētu laist garām ar Ložmēlu, viņiem katrs savā klasē. Abi divi varētu braukt un veidot labu rezultātu, bet Toms pilnīgi nevajadzīgi šobrīd sadzās. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka Žulis arī ir viens no 1600 klases tādiem, nu, ja ne galvenajiem favorītiem, tad noteikti stipriem braucējiem. Un Ložmēls atreizēs un brauc garām Tomam Ziedānam un atkal abi divi latvieši ir blakus un Jotpuses ir 2. Toms Ziedāns atgriežās 3. vietā, Ložmēls izspiežās no trases ārā un zaudē Žulim šobrīd, nu, izcelsis tā mazo dragreisiņu. Jā, izvirzās atpakaļ 4. pozīcijā. Jā, nu, tā ir, ja divi brauc blakus, tad kuriem jāpiekām, jā. Viņš kā vajadzētu būt kumatūras, ietvaros, tagad par pareizi pozīcijas. Ultimākais tas Gils ir 1. Toms Ziedāns ir 2. Mārs Ložmēls 3. cīnās ar Vaiņu Žuli. Ar 4. vietu 5. ir Modests Jotpuses. Arī rītīgi dievjās ārā šobrīd varētu Ložmēlis tik garām. Atpakaļ ir puserā. Un arī turpat abi 2600-nieki, turpat aizmugurē. Izskatās, ka atsai zēns, ka Estots Gilis ir bišķi sakuris šāda braucienā un Toms Ziedāns ir blakus Subaru un aizbrauc garām Subaru mašīnai. Toms Ziedāns vadībā. Kas to būtu domājis pēc šāda dueļa ar Māru Ložmēlu, bet Subaram kaut kas notiek. Izskatās, ka Subaram kaut kas notiek tehniski. Un viņš paliek lēnāks arī Mārs Ložmēls ir iekšā. Nesabrīdēs Žulis ir garām. Sasniedz finišu 1. vietā, Vaiņu Žulis 2. Keštats Gilis 3. bet visticamāk ar tehniskām problēmām. 4. Modests Jotpuses un Mārs Ložmēls diemžēl paliek tās smalās šajā interesantajā braucienā. Nu ko, nākamā grupa paliek arvien spēcīgāks viss šīs te pasākums. Mārtiņš Porietis būs tas, par ko būs jāsaka līdz nākamajā braucienā, 418. numurs Peugeot. Un viņš cīnīsies, viņš būdams Super 1600 klases šobrīd kopvērtējam 3. vietā. Viņš ir vienā grupā ar Robinu Baki Andresenu, kurš ir Norvēģis, tātad ir līderis kopvērtējumā šī te tumšzila Opel Corsa. Tā kā ļoti principiāls duels Corsai ar Mārtiņu Peugeot. Nu, un turpat pa vidu arī abi jaunie par
puspārnu tiesu vislakākais, bet izskatās, ka priekšā braucošie atstās iekšmalu brīvu un kad rāpīja tieši pa Navicka mašīnas riteni un Navicks brīvs un un arī Mārtiņam Porietim ielido betonās viņa mašīna un arī Andersenam ir bojājuma mašīnas burgalā. Ļoti smagi trāpīja betonos, visticamāk, ka pēc šīta sitiena šis tad jau bija pilnīgi nevajadzīgi un nelaikā tieši pirms fināla. Un jācer, ka tur kaut ko vēl varēs taisīt, bet izskatās slikti. Un tātad šobrīd Agris Brediks, tāpat tur būs arī Āriem Pika Pilvas un Laurins Diržinings.